Esiet sveicinātas, dārgās sirdsdraudzenes. Prieks atkal būt studijā un runāt uz jūsu dzīvēm. Un šodien mums ir studijā īpašs viesis. Parasti studijā ir viešņa, sievietes kārtas pārstāve, bet šodienā mums būs vīriešu kārtas pārstāvis, un man patiesi prieks par to. Un studijā sveicam Kristapu Āboltiņu. Čau! Kristaps Āboltiņš, lai jūs sirdsdraudzenes zinat, ir mans mācītājs, jā. Nu jau 5 gadus, un viņš ir mācītājs draudzē Dieva mājas. Čau visiem! Bet sveiki visiem, jā, prieks būt un prieks atrasties šādā formātā sarunā. Jā. Saki, Kristap, vai tu kādreiz esi šādā formātā aicināts uz sarunu? Īstenībā jau jā, ik pa brīdim ir kādā vai no kristīgajā radio kāda intervija vai kāds raidījums tiek ierakstīts, kas pēc tam tur tiek atskaņots, vai kāds podcasts ir bijis un online, kas tiek ierakstīts. Tā kā šad tad ir kaut kas tāds bijis, jā. Jā, super. Ka mūsdienās var visādos veidos runāt cilvēku dzīvēm, un arī šādā online platformā. Mēs esam katrs savā mājā, lai jūs zinat, un iztēloties to vidi. Katrs savā mājā, katrs pie savas ierīces ar austiņām, un esam gatavi runāt uz jūsu dzīvēm un gatavi dalīties ar to, ko tas kungs mums ir atklājis. Un, jā, šī tēma ir visai svarīga un nozīmīga, kā jau jūs redzat pēc nosaukuma, šķīstība. Un šo tēmu es saņēmu, ka būs jārunā par viņu uz jūsu dzīvēm no Young Adults nogales, kas norisinājās kādu laiciņu atpakaļ. Un tur Kristaps dalījās par vārdu šķīstība, un es pēc tās nogales reāli satveru to, ka būs jārunā. Būs jārunā par šo tēmu, jo man ļoti patīk, Kristap, kā tu to visu tā smuki ietērpi no sākuma līdz beigām, un cik tas viss bija saprotams, un tai pašā laikā arī tāda bijība, dievbijība tajā visā. Un, jā, ko, ķeramies klāt? Un sagatavojot varbūt savus pierakstus, kaut ko pierakstīt, ja vajag par šo tēmu. Un sagatavojoties arī uz to, ka varbūt jūs dzirdēsiet kaut ko pavisam jaunu. Un, jā. Nu tā, Kristap, man ir jautājums tev pirmais par to, kas īsti ir šķīstība un kādi ir tie šķīstības novirzieni veidi. Laikam jau šķīstība, tas ir tāds plašs, liels jēdziens. Liekas tāda pirmā lieta, ko mēs kā ticīgi cilvēki, uz ko mēs skatāmies, mēs zinām to, ka mēs esam taisnot Jēzu Kristu. Un mēs esam darīti svēti Jēzu Kristu. Un Pāvils, kad raksta savus vēstules, viņš bieži min tādu vārdu svētie, tur un tur svētie tajā un tajā vietā. Un Dievvārds mūs sauc par svētajiem, un svētums tas runā par kaut kādu šķīstību, par tīrību, par pilnību, par šo taisnošanu, stāvokli, kurā mēs atrodamies Dievu priekšā. Un tas ir tikai Jēzus upuri, Jēzus asiņu dēļ. Ir labi apzināties to, ka mēs tādi esam, ka tā ir mūsu identitāte. Taču tajā pašā laikā mēs sevi katru dienu atrodam kaut kādos situācijās, kur mēs, diemžēl, redzam, ka ne viss, ko mēs darām, ir šķīsts, svēts, Dievam patīkams, mums pašiem patīkams. Mēs mēdzam atrast sevi gan ar emocijās, gan miesas darbos, gan kaut kādās domās, gan kaut kādās situācijās, kur mēs saprotam, neesmu tik svēts, kā man likās. Un īpaši bieži vien to cilvēku piedzīvo laulībā, kad viņi apprecās.
tad pēkšņi likās, ka tu esi tik ļoti patīkams, svēts un labs cilvēks, tad tu apprecēs un pēkšņi tu redzi, kas tik tavā sirdī iekšā nav, kas tik no tevis sāk nākt ārā. Tad tu sāc pilnīgi citādāk ieraudzīt daudzas lietas. Un tad Bībele to sauc, ka tas ir svētapšanas process. Tas ir process, kurā mēs tiekam darīt šķīst. Līdz ar to mēs esam šķīsti, te pašā laikā mēs tiekam darīt šķīst. Mēs ejam cauri tam procesam, kurā mēs tiekam darīt šķīst. Mūsu identitāte, tas, kas mēs esam Jēzu Kristu, mēs esam svētie, taču vēl joprojām, ejot cauri šai dzīvē, mēs cīnamies ar mūsu miesu. Kā Pāvils teica, kas man izglābs no šīs nāvē lemtās miesas, kas man palīdzēs. Un tad nākamajā, mazliet reiz pēc tam Pāvils saka, paldies Dievam, ka tiem, kas ir Jēzu Kristu, vairs nav nekāda pazudināšana. Ka mēs esam atbrīvoti no šīs bauslības, ka mums ir dota cita bauslība rakstīt mūsu sirdīs. Un līdz ar to tā svētapšana vai šķīstums, tas ir tāds process, kurā mēs sev atrodam, bet mēs tajā atrodam sevi ar to apziņu vai to pārliecību, ka Jēzu mēs esam darīt svēt. Tas tāds paradoks, reizēm varbūt ne tik viegli vienmēr to tā saprast, bet es to vienmēr mēģinu salīdzināt, man patīk to salīdzināt ar līgavu. Un tad, kad līgava ir tērpusies skaistā līgavas kleitā, tad viņa ir tik ļoti uzmanīga, lai kaut kas neuzpil virsū, kaut kas nenotiek ar to kleitu, jo viņa grib viņu saglabāt bez nekādas traipa, bez nekādas krunkas. Viņa grib saglabāt, lai viņa ir pilnīga. Te pašā laikā ir tā pati meitene. Nedēļu iepriekš pirms kāzām gatavo savu jauno dzīvesvietu, uzvilku uz kādu vecu tēkreklu, vecas bikses un krāso savu jauno dzīvokli, tad īpaši viņi neuztraucās par to, ka tur krāsu uzpila virsū, tur varbūt no ēdiena kaut kas uztek vai uzpila, noslauk rokas tur, noslauk sviedrus tajā kraklā. Viņi par to nedomā, tāpēc tās drēbes ir paredzētas kaut kam citam. Mums ir svarīgi zināt, kas mēs esam Jēzu Kristu, jo tikai tad mēs spēsim arī iet to ceļu tā, ka mēs atsakamies vai izvairamies no tā grēka vai tā, kas ienes netīrību mūsu dzīvēs. Ja mēs nezinām mūsu stāvokli Jēzu Kristu, tad liekas, tas grēks, tā jau, vienkārši tā ir daļa no manas dzīves. Vienkārši tāds es esmu, tāds es esmu, tāds ir mans raksturs, tāds es piedzimu, tāds es uzaugu, ko var darīt. Tad, kad es zinu, Jēzu, esmu svēts, es esmu pilnīgs, esmu darīts šīs, tad man ir šī vēlme, lai kam es ietu cauri, kad es tomēr zinu, nāk tās dusmas, nāk tas naids, nāk tā aizvainotība, nāk tas rūgtums, bet tas nav tas, kas es esmu. Es esmu svēts Jēzu Kristu, es nepieņemu tās lietas, es stājos tam pretī, es tās atraidu, es tās metu nost, un tāpēc ir svarīgi zināt, kas mēs esam, un tad mēs varam arī sākt dzīvot svētumā šo dzīvi. Bet tagad mēs runājam par šķīstumu, tad vēl tāda otra lieta ir, mēs ļoti bieži par šķīstumu runājam un domājam tajā brīdī, ka mēs runājam par jaunas meitenes, šajā gadījumā ap meitenēm, vai ne, par meiteņu podcastiņu, tad par tādu meitenes šķīstumu vai nevainību, kad viņi dodās laulībā, tādu seksuālu tīrību. Un bieži vien, ir tāda tendence, varbūt, ka mēs kādreiz gribam tā kā saglabāt savu nevainību, un mums liekas, es esmu nevainīgs, es tā kā saglabāju seksuālo svētumu, un tas nozīmē, ka es esmu šķīsts, esmu šķīsta. Tas ir manā dzīvē. Bet šķīstība un nevainība, tas nav viens un tas pats. Jo tad, kad tu apprecēs, tev ir pirmā nakts, nevainību tu pazaudē, bet šķīstumu tu vari saglabāt. Šķīstums turpināsies tev vēl ilgi pēc tam, kad tu būsi precējies, bet nevainība tev vairāk, tā nevainība, ko mēs saprotam kā nevainība, tā vairs tev nebūs. Līdz ar to tas šķīstums, tas nav tikai tā kā notikums vai grēks, no kā tu atturies, vai tā nav lieta, tas nav moments, bet šķīstums, tas ir tāds virziens, tas ir tāds mūsu vispār sirds nostāja. Nevēl Bībele to sauc par sirds šķīstību. Sirds šķīstie Dievu redzēs. Sirds šķīstība ir tas, ko Dievs meklē. Un tās nav mirklis, tas nav notikums, tā nav lieta, tas nav mirklis, kurā tu nostājies pretī grēkam, lai gan tas arī ir svarīgi, un tas arī ir tam ir nozīme, tas arī ir tas šķīstums, bet tā sirds šķīstība ir tāds
virziens, tās ceļš, ko mēs ejam kopā ar Dievu. Tas nav par to, cik tuvu es varu nonākt līdz elles robežai un tomēr būt vēl kristietis, vai cik tuvu es vēl nonākt līdz grēkam un vēl būt kristietis, ko es varu atļauties darīt, lai tā kā es tomēr būtu vēl kristietis un nebūtu grēkojis. Bet šajā gadījumā es gribu bēgt no tā grēka, es gribu stāties pa gabalu no tam, jo manas sirds meklē šķīstumu, to sirds šķīstību, es eju pilnīgi citā virzienā, es neeju grēku virzienā, bet es eju šī šķīstuma virzienā. Nu tā, tas tāds ievadiņš dažos vārdās par šī sirds šķīstumu. Jā, ļoti bagātīgs ievadiņš un ļoti daudz vērtīgu atziņu. Un, jā, cerams, jūs kaut ko pierakstījāt, jo tur, ja vajag, arī noklausieties otrreiz, jo tiešām šitais ir tiešām svarīgi. Un man uzrunāja tas, ka tu dalījies ar to atšķirību, kas ir nevainība un kas ir šķīstība. Un es arī pierakstīju vienu atziņu no tevis paša, kad tu dalījies uz mums Young Adults tie nogalē, ka šķīstība nebeidzas kāzu naktī, tas paliek, to ir jāsargā. Un tieši to arī pieminēja. Un, jā. Bet ko darīt? Jā, kad uzbruk visādi, kā lai saka, visādi kārdinājumi, visādi pasaules, visādi modeļi, tās vides citreiz arī, kur mēs atrodamies, tās varbūt nav tās labākās, bet ko darīt mums kā ticīgām sievietēm, jaunām sievietēm, kuras vēl nav precējušās, un ko darīt tajos brīžos, kā pastāvēt, un es zinu, ka tu noteikti arī teiksi, ka neiet to šo ceļu vienam, jo viens nav cīnītājs, vai ne? Noteikti ir daudzas lietas, jāsaprot, ka tas ir tāds process, kā mēs ejam cauri. Viena lieta ir ar grēku. Bībele runā par to, lai mēs stāvam stipri. Jūs vēl neesat līdz asinīm pretī stāvējuši grēkam. Mums ir jācīnās, jāstāv kā vīriem, jābūt stipriem kā vīriem. Ir dažādas tādas raksturvietas, kas norāda uz tādu cīņu ar grēku. Un cīņa nevienmēr tā nozīmē uzvaru, bet cīņu mēs turpinām cīnīties, un mēs uzvarēsim tad, ja mēs neapstāsimies, ja mēs nepadosimies tajā cīņā, mēs cīnamies ar grēku, mēs stājamies tam pretī. Un tas grēks nāk dažādās formos, veidos, un ienaidnieks arī zina, kas mūs kārdina, un viņš met tos kārdinājumus mūsu ceļā. Tā kā no vienas puses mēs cīnamies ar grēku, mēs stājamies tam pretī. Un ja mēs krītam, mēs atkal ceļamies augšā, mēs nožēlojam, mēs turpinam, mēs stāvam tam pretī, mēs nedodam vietu ienaidniekam. Padodieties Dievam, stājieties pretī vēlnam, tad viņš bēgs no jums. Jā, protams, ka mums ir šī padošanās Dievam, mums ir Dieva meklēšana, mēs nevaram domāt, ka mēs vienkārši savā spēkā varēsim uzvarēt grēku, ka es vienkārši tāpatās varēšu tik galā ar savu atkarību. Milzīga pirmā daļa ir, es padodos Dievam, es meklēju viņu, es veltu laiku attiecībām ar Dievu, es pieaugu tajās, es stiprinu savu ticību, es vienkārši meklēju Dievu klātbūtni, Dievu vadību, Dievu palīdzības, kļūst tiek piepildīts svētajā garā katru dienu. Es lasu Dievu vārdu, es klausos kādu mūziku, es klausos, ko es ielaižu sevi iekšā, kādas vārdas es klausos, ar ko es sevi uzpildu. Ar kā es lūdzu, ko es lūdzu, vai es varu, ja ir dāvana lūgt mēlēs, es varu pavadīt laiku lūgt mēlēs un stiprināt savu ticību. Es daru no savas puses, lai es būtu stiprs Dievā. Tā būs vieglāk stāties pretī un cīnīties pret ienaidnieku, viņam nāksies bēgt. Otra puse, Timoteja vēstulē, man pat priekšā stāv 2. Timoteja vēstule, 2. nodaļa, 22. pāns, viegli atcerēties, 2. Rakstīts ir bēdz no jaunekļu iekārībām.
un dzenies pēc taisnības, ticības, mīlestības, miera ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Un te ir rakstīts, lai mēs bēgam no iekārēm. Ir iekāras, kas nāk mūsu dzīvēs, un ir iekāras, no kurām vienkārši ir jābēg, kur nav jācīnās. Jo mēs parasti attiecību jautājums. Attiecību jautājums ir tā joma, kur, un gribētos teikt, ka Bībele īsti nemāc mums cīnīties pret mūsu iekāru, pret otru dzimumu, pretējo dzimumu. Viņi māc mums bēgt no tā. Jāzeps, tad, kad Potifara sieva nāca un teica, gul ar mani. Jāzeps nemēģināja stāvēt un teikt, Jēzus vārdā es tevi apsaucu, vai, viņš jau nezināja Jēzu, viņš nestāvēja Jēzus vārdā, bet viņš varēja mēģināt kaut ko pasludināt, kaut ko runāt, aizvērt tāds teikt, es ticu, ka tu šeit neesi, es ticu, ka es varu iziet cauri kā uzvarētājs un vēl visu, ko varēja lūgt skaļi, pacelt rokas, vēl kaut ko, bet ir brīži, kad no kārības ir vienkārši jābēg. Diemžēl ir daudz labi cilvēki, kas ir domājuši, ka viņi spējas tolerēt, un beigās viņi, diemžēl, ir krituši. Iekāra. Ir iekāra, no kuras vajag bēgt. Grēks, mēs cīnamies, iekāra, mēs bēgam. Un tad vēl tādas dažas lietas šeit raksturētāji pašai beigās bija teikts, lai mēs bēgam, lai mēs dzenamies pēc tā, kas ir labs, lai mēs dzenamies pēc Dieva. Vēl viena lieta ir mūsu dzīvēs, kad mēs problēma sākās tajā brīdī, kad mums liekas, ka mēs esam sasnieguši. Reizēm mums ir tāds mērķis vai ir vēlme kaut ko sasniegt mūsu karjerā, attiecībās, ģimenē. Mēs gribam kaut ko sasniegt biznesā, gribam finansēs. Un tad, kad mums liekas, mēs esam sasnieguši, mēs esam nonākuši tā kā tajā gala mērķī, mēs sākam apstāties, dzīties, mēs iesēžamies tajā vietā. Un, kad mēs iesēžamies, mēs kļūstam tā kā Dāvids, kurš tajā laikā, kad ķēniņi mēdza karot, kurš paliks savā pilī. Un tad, kad viņš bija iespējams nomazgājies, viņš bija atpūties, garšīgi paēdis, varbūt bija noguris un uzkāp uz jumta un ieraudzīja šo sievieti. Viņš bija kārībā, viņš iekrita kārībā, viņš pasauca, viņa gulēja ar viņu un krita grēkā. Bet tas sākās ar to, ka viņš bija nonācis kaut kādā vietā, kur viņš iespējams jutās, es esmu lielu darbu izdarījis, esmu brīnišķīgas lietas sasniedzis, lai citi cīnās tagad. To pašu Dievs teica par Saulu, ka Sauls kādreiz meklēja, kādreiz paklausīja Dievam, bet tagad vairāk viņš nemeklē mani. Un ir tāda bīstamība tajā brīdī, kad mēs vairs apstājamies, ka mēs vairs nemeklējam, ka mums liekas, tagad es esmu sasniedzis savu galvmērķi. Kamēr es neesmu, tikmēr mums ir tāda sajūta, ka mēs esam atkarīgi no Dieva, ir kaut kāds iztrūkums, ir kaut kāda bijība tāda Dieva priekšā, ir tā saprast vienkārši, man vajag Dievs tavu palīdzību. Un tad es esmu spiests meklēt kaut ko vairāk. Es to varētu arī atkal salīdzināt. Kurš ir tas brīdis, kad mēs tīram un kārtojam mūsu mājas, kad mēs savedam viņu kārtībā? Tad, kad nāk ciemiņi, kad mēs zinām, ka būs ciemiņi, kad vecāki atbrauks ciemos, draugi, draudzenes atbrauks pie mums ciemos, tad mēs pēkšņi tiekam galā ar mājas nekārtību. Tad, kad mēs tur dzīvojam nedēļu no nedēļas, mēnesi no mēneša, neviens pie mums nenāk, mēs vieni paši savā sulā tur vāramies, tur visa kā var būt, visa kā var parādīties. Bet tad, kad mēs zinām, ka īpaši nāk kāda svarīga persona, mēs savedam kārtībā. Un ir tāda gudrība arī tā apzināties visu laiku, skatīties uz priekšu. Es vēl neesmu sasniedzis galvmērķi. Vēl Dievs nav beidzis ar mani. Dievs man vēl tālāk. Un būt ar šo sagaidīšanu, šo dzīšanos. Un tas palīdzēs mums stāties pretī arī grēku un kārdinājumu un savākt savu sirds stāvokli. Un šī raksturvieta nobeidzās, tad viņi saka, lai mēs bēgam no kārībām, mēs dzenamies pēc labajām lietām, un beigās viņš saka, ka mēs darām to kopā ar tiem, kas piesauc to kungu ar skaidru sirdi. Un tā ir tā kā tu teici, ka Dievs nav paredzējis, ka mēs vien paši to daram. Mums ir vajadzīgi arī cilvēki apkārt. Jo tad, kad mēs paliekam vieni, tad mēs kļūstam pa vieglu upuri. Iespējams, ka kādu no jums ir redzējuši, ja neesat redzējuši, tu var YouTube'ā ierakstīt meklēšanu atbilstošos terminus un var pastīties, kā ir kā lauvas uzbrūk gazelēm. Un viņas var bieži vien tur vaktēt, un tad ieraug kādu gazelu, un viņas skrien, un viņas mērķi tā kā viņi nošķirt no pārējām, viņi dabūna viņu, un viss ir.
Un ir kaut kāda tāda video, kur tās gazeles barā sāk tā kā mesties virsū tai lauvai. Un beigās tā lauva zaudē cīņu. Un tās gazeles nav stipras, viņas nav stiprākas. Bet lauvai nav spēks tad, kad gazeles ir kopā. Un ienaidniekam nav spēks mūsu dzīvēs. Viņš var uzbrukt, viņš var iekost, viņš var iebiedēt, viņš var izdarīt kādu postību, bet viņš neuzvarēs mūs, kamēr mēs stāvēsim kopā. Un mums ir vajadzīgi šie cilvēki, šie atbalsti mums apkārt. Mums vajadzīgi draudzē ir tik milzīga nozīme. Un nevis tikai tāda vieta, kur es aizēju, paklausos, atsēžu un pazūdu, bet draudz ir cilvēku kopiena, tas ir cilvēku kopība. Tie ir Bībelē rakstīts, kad pirmā draudze, kad veidojās, rakstīts, viņi pastāvēja. Tad ir uzskaitīts dažādas lietas, kur viņi pastāvēja, bet viņi pastāvēja dažādās lietās. Nevis viņi skatījās, nevis viņi piedalījās dievkalpojumā, bet viņi pastāvēja. Un tur ir gan apstākļu mācība, aizklaušana, lūkšana, sadraudzība, tā tālāk. Bet viņi pastāvēja. Mums ir vajadzīgs šīs laiks kopā vienam ar otru, kur mēs varam pamācīt. Un laba sabiedrība, ļauna sabiedrība samaitā labus tikumus. Labus tikumus, jā. Jā, un mēs varam pastīties arī otrādi. Pretējais. Labi cilvēki, tieši otrādi, palīdzēs mums. Atkal ir kāds interesants stāsts par Dāvidu. Viņa vecākais dēls, tagad man izkrīt no galvas, kā viņam bija vārds, bet viņam vecākais dēls, viņš iemīlēja Dāvida meitu. Un tā nebija viņa tiešā māsa, bet tā kā no citas Dāvida sievas. Un viņš viņu iemīlēja, un viņš kļuva burtiski slims, tā, ka viņš nespēja vairāk dzīvot un funkcionēt. Un viņš vienkārši gribēja iekāroju šo sievieti. Un tajā brīdī bija divi cilvēki, kas pie viņa nāca. Pirmkārt nāca viņa draugs, un draugs viņam te iedeva padomu, izdara tā un tā, saka savam tēvam to un to, un tad varēs gulēt ar savu māsu, un tad tu darīsi to, ko tev sirds kāro. Un viņš tā arī darīja, un tad, kad nāca tēvs, viņš tēvam meloja. Ir draugs vai cilvēks blakām, kurš iedod muļķīgu padomu, kurš ir bezdievīgs, kurš nesaprot lietas, tas ir nepareizā kompānija, kurā viņš atrodas, kā rezultātā šis dēls izdara pārkāpumu, noziegumu, un viņš beigās mirst. Vecākie bērni pēc Bībeles tradīcijas, pēc Izraēla tradīcijas, bija tie, kas iegūma ķēniņu mantojumu, kas tā kā mantoja troni, un kaut kāda iespējamība pastāv. Es neko nesaku, bet var gadīties iespējamība, kad viņa liktenis, viņa mērķis bija mantot Dāvida troni, bet savas kārības dēļ un nepareiza padoma dēļ no nepareizas sabiedrības viņš zaudēja savu dzīvību un zaudēja savu troni. Pēc mirkļa, kad nāca viņa tēts pēc šī padoma, tad Dāvids viņam arī prasa, kas te tev tur ir un kas ar tev notiekās. Viņš saka, esmu apslims, atsūta man savu meitu, lai viņa tagad man apkop. Un viņš arī to izdara tā vietā, viņš varēja pateikt savam tēvam, klausies, ir šāda te lieta. Man vienkārši, es jūtos slims, jo esmu iemīlējis tavu meitu. Es domāju, Dāvids kā tētis, viņš būtu vienkārši iedevis kārtīgi pērienu, uzšaus viņam pa pēcpusi, pa svaigu, pa seju, domāju, ko tu dari? Izpurinājis kārtīgi. Jā, ko tu vispār te domā, ko tu iedomājies, saņemies, tiec galā ar to, es tev nelaidīšu, tur viņš būtu parūpējies par šo situāciju. Ok, tas izklausās varbūt smagi un briesmīgi, bet mums tas ir vajadzīgs, kad mēs iekrītam mūsu kārībā, kad mēs sākam pazust mūsu grēkā, mums vajag kādu, kas mūs satricina, kas mūs izsit ārā, jo tas nav tikai par mums, mūsu nākotne, mūsu aicinājums ir uz spēles, un ja mēs nepadodamies svētapšanai, mūsu aicinājums ir riskā. Ko mēs varam darīt? Viena lieta, ko Bībele saka, ir, ja tev acis tev apgrēcina, izrauj to. Un reizēm mums ir vajadzīgs tikt galā ar tām lietām, kas mūs triggerē. Mums vajag no kaut kā aizbēgt, kaut ko vajag likvidēt, varbūt kāda aplikācija jāizdzēš no telefona, varbūt ir jālimitē, cik ilgi vai kurā brīdī tu telefonu var lietot, varbūt tev vispār jāpāriet podziņu telefonu. Tā ir viena lieta, bet varbūt tev ir problēmas ar, piemēram, cilvēkiem ir problēma ar alkoholu, bet viņiem vienmēr ir alkohola skapīts mājās, kur stāv. Tev ir problēmas ar smēķēšanu, bet tev vienmēr mājās ir kāda cigarešu paciņa.
tu nocēr to roku, tu tiec galā ar to lietu, tu likvidē to, tu nemēģini tolerēt. Varbūt ir kāds cilvēks, ko tu esi iekārojis, un tu zini, tās attiecības tur nav un nebūs, bet tu visu laiku tikai ieraugi, un tev ir tikai kārība. Vienkārši atrodi citu sabiedrību, atrodi citu veidu, kā nebūt blakā tam cilvēkam. Tiec galā ar lietām, kur tu vari nocērt to nogriezt to, ko vajag. Otra lieta, patīk viens mācītājs teica tādas vārdas, viņš teica, jaunietim nedrīkstētu būt brīvam laikam. Tev vienkārši ir jābūt aizņemtam no rīta līdz vēlam naktī, tā, ka tu vari bezspēkā iekrist gultā un gulēt. Brīvais laiks, tas parasti ir tas, kas trigerē visādas nevajadzīgas lietas mums. Un īpaši mūsdienās mēs dzīvojam ar tādu apziņu, mums tur ir vajadzīga atpūta, mums tur ir vajadzīgs tas brīvais laiks, man ir vajadzīgs laiks pašam ar sevi un tā. Tad, kamēr tu esi viens un neprecēts, kamēr tu esi jauns, tev ir enerģija un spēks, vienkārši burtisks stāvs, droši saka, vienkārši mauc, dari, kalpo. Es atceros, kad bija tāds brīdis, kad es tā zināju, ka Dievs man aicina sludināt un kalpot ar to. Un es nebiju ne mācītājs, ne kalpotājs kādā draudzē, es tā kā neko nedarīju. Bet es vienkārši atradu, ka jaunieši brauc uz dažādām jauniešu kalpošanām, pats organizēja visādas pasākumus viņiem. Jaunieši man neaicināja kalpošanu, es braucu kaut kādām internātu skolām, braucu uz bērnu namiem, braucu vienkārši visur, kur kāds gribēja man dzirdēt, braucu un aicināju uz kādiem jauniešu vakariem, un man nekad nebija jādomā vai jālūdz par to. Es vienmēr teicu, es braucu, jo es biju gatavs, gribēju sludināt. Es vienkārši, Dievs man aicina tajā, gatavs sludināt, es braucu vienalga, kur man sauc. Es visu kaut kur paspēju aizbraukt, visādas cilvēkus satikt. Un vienkārši izmanto savu laiku. Labi, protams, ka ir gudrība, ir vajadzīgs parūpēties par sevi, ir veselīgums tajā. Es nemēģinu pārspīlēt, bet reizēm mēs pārāk daudz atvēlam sev vienkārši komfortam. Vakarā pastīties Netflix, uzēst saldējumu, mierīgi pastaigāties un padzert kafiju kādā kafejnīcā. Un tur bieži vien arī dzimst visādas kārības, kurām nevajadzētu būt. Un vēl viena pēdējā lieta, ko es gribēju pateikt, ir lietas, kuras tu vari nocirst, un ir lietas, no kurām tu nevari aizbēgt. Dievs arī lika koku dārza vidū un teica, tev nebūs ēst no tā. Un interesanti, ka Dievs to lika dārza centrā, dārza vidū. Tas nozīmē, visu laiku viņš ir acis priekšā. Iet tik caur dārzam, atkal tas koks ir. Varēja nolikt Dievs to koku kaut kādā nostūdī, kaut kur viņš nav vispār redzams, kur viņu, tu ej ar līkumu viņam garām, bet viņš centrā, viņš visu laiku tur ir un atkal, un tur tie augļi ir viņam, un viņš tik spīd tev acis priekšā. Bet, ja tev ir tas koks, un tu neties no tā vaļā, neēd no tā koka. Lietas, ko tu nevar izmainīt pasaulē, kas tev ir apkārt, lietas, ar ko mēs sastopamies, bet izdari izvēli. Kā Salmans teica, es noslēdzu derību ar savām acīm, neskatīties. Un, tu nevari aizliegt kādam kolēģim ģērbties tā, kā viņš ģērbjās. Tu nevari aizliegt uz ielas cilvēkiem ģērbties vai darīt kādas lietas, to, ko viņi dara, vai izteikt kādus vārdus. Un pasauli ir pasauli. Un tev nav jābūt dīvainam un jāsāk visiem tagad uzlikt kaut kādus tur musulmaņu likumus, ģērbšanās stilus un viss pārējo, vai ne? Bet ir koks, kas ir likts dārza centrā un izdara izvēli. Es neēdīšu no tā, es neskatīšos to, es stāvēšu tam pretī. Tā. Kristop, tu tik ļoti, ļoti, ļoti svarīgas lietas pateici un daudz svarīgas lietas. Un es te paspēju kaut ko uzrakstīt uz lapiņas, kamēr tu runāji viena pēc otras tās svarīgās lietiņas. Ka tu teici, ka tu biji tajā vidē, kur tu biji starp kristiešiem, jā, savā jaunībā. Un cik tas ir svarīgi būt tajā vidē. Un arī es varu padalīties ar kādu pieredzi, kad, piemēram, es jūtos kaut kāda galīgi tur izsista no sliedēm vai galīgi, kad nav labi. Es eju evaņģelizēt. Tas ir tik labs veids, kā vienkārši bēgt no visādām
iekārēm, no kaut kādām domām, no slinkuma, no kaut kāda garīgā panīkuma, ir vienkārši evanģelizēt. Evanģelizēt. Man tas tā palīdzēja, un kas notiek tajā momentā, reāli tāda dzīvība nāk pāri, jo, kad es sludināju, stāstīju par Jēzu, kad, es reāli visu jūtu, kā mans ķermenis atdzīvojās, es jūtu tādu uguni, aiziet, valstības darbs, kādas te domas tikai uz viņa valstībai visu. Un tas ir viens veids, ko darīt, bet svarīgi ir tiešām turēties kopā ar draudzi, būt draudzē un uzticēt visādas lietas, kas nav labas, uzticēt viens otram, un arī, tā ir tā kunga mīlestība uz mums, ka viņš mūs turpina darīt taisnot iekš viņa un darīt šķīstus, tīri. Tas ir tas process, ko tu arī teici sākumā. Tas ir tas svētapšanas process, kas beigsies, kamēr mēs nebūsim debesīs. Ja? Un labāk spiesties pie Jēzus, spiesties pie viņa un ļaut viņam darīt to skaisto darbu. Un es iegaumēju tieši vakar, vienu rakstu vietu. Mums ar māsām ir tāds challenge, tā teikt, katru dienu vienu rakstu vietu mēģināt iegaumēt un tā kā viņu apcerēt, un lai iekšējais cilvēks top stiprināts. Un man bija raksta vieta no Salmana pamācībām, neatceros, no kuras nodaļas, 17. laikam. Kā uguns sudrabu, tā kvēpināmā krāsns zeltu, tā tas kungs pārbauda sirdis. Un lai tā kunga vārds runā uz katru vienu, lai tā kunga gars runā, un es ticu, ka šis būs ļoti daudzām jaunām sievietēm par svētību, un ne tikai tām, kuras reāli nav precējušās, vai tās, kuras ir pavisam jaunas, bet reāli tām, kuras ir laulībā arī. Tas ir tas atgādinājums atkal neaizmirst to pirmo mīlestību, uz kuru Jēzus mūs aicina, ka tas ir par viņa mīlestību atkal. Un, ko, Kristap, varbūt aizlūdz par mūsu klausītājām, un es ticu, ka lūgšana darbosies spēcīgi. Varbūt pirms es aizlūdzu vēl tādu vienu lietiņu gribēju pieminēt. Man liekas, ka tā svarīgi vēl runā par svētumu un šķīstumu. Un tad tāds nākamais solis ir, ka mēs ļoti bieži ejam tādā nosodījumā, depresijā, ka liekas, tas nevar tāds būt, man nesanāk. Un mēs bieži vien sevi tā kā atrodam tajā vietā, kur mēs tad sākam ļoti cīnīties paši ar sevi un likties tik vainīgi un neatbilstoši. Liekas, tu jau skaisti saki, tu jau pareizi saki tās lietas, bet rekas visu laiku krīt, es netiek galā ar kaut kādām lietām. Un es palieku tur. Un tur ir tāda cīņa, to nosodījumu. Un es to saucu par otro cīņu. Un pirmā cīņa, mana cīņa ir grēku. Un, diemžēl, mēs ik pa brīdim mēs krītam, mums neizdodas nostāvēt. Un ienaidniekam izdodas mums piemānīt, pievilt, un mēs krītam tajā grēkā. Bet pēc tam sākās mūsu otrā cīņa. Ienaidnieks ir panācis mūsu krišanu, tad viņš saka, tagad tu esi pietiekoši slikts, pārāk slikts, un tev vairāk nav tiesības tuvoties Dievam. Tev vairāk nav tiesības neko darīt, ne kalpot, ne vispār runāt kādam. Tagad vispār tu esi liekuls, nevienam nedrīkst un nevajadzīgs. Tev vispār vajadzētu tagad pamest Dievu, un kā tāda Ijeba sieva, kas nolāda Dievu un mirst, un viss tavai dzīvē ir gals. Un es pārspīlēju, bet apmēram tādas ir tās domas, kas mums nāk, un tā ir otrā cīņa. Un es jau ar laiku sāku iemācīties un sāku atpazīt to, es zaudēju pirmo cīņu, es atkal kritu grēkā.
bet es neļaušu vienai nekam uzvarēt otro cīņu. Un tajā brīdī, kad es esmu zaudējis to pirmo, es vismaz cīnos un es neļauju palikt tajā nosodījumā. Es jau varu runāt skaisti, bet es tāpatās esmu cīnījies ar saviem grēkiem. Ja man ir bijis ļoti liela cīņa ar pornogrāfiju, tas pats ticības pats sākums un ilgi gadi. Arī, kad es tāpatās braucu un kalpoju kaut kādās vietās un tāpatās tu cīnies un tu krīti tajā grēkā un tu nespēji nekādīgi nostāties un reizēm ir tu tā kā saņemies, tu tiec galā ar to uz kaut kādu laiku un tad atkal tu krīti un atkal ir labi un atkal tu krīti un tik ļoti liela nosodījuma un vainas apziņa un pārdzīvojumi tu tajā cīnies un kā vispār Dievs tu vari man lietot un kam es esmu derīgs un tā un tu vienkārši sāc mācīties arī cīnīties to otro cīņu, kad tad, kad tu esi kritis, tu nepaliec tur, tu celies augšā, tu nožēlo, tu nāc Dievu priekšā, tu lūdz viņam piedošanu, tu izsūdz to un saņem piedošanu un dzīvo ar piedošanu. Cēlies un ej tālāk uz priekšu. Tas nenozīmē, ka nav sakas, tas nenozīmē, ka viss ir ka viss ir tā viegli prātīgi, jo ir lietas un ir grēkam, ir sakas un man ir jāsaprot un jātiek galā ar tām sakām, bet es cīnos par to nosodījumu. Viena no lietām, kas man palīdzēja tāpatās, kā tu teici, arī tā evanģelizācija, liekas, tā ir pēdējā lieta, ko tu tā kā varētu darīt. Bet tieši, kad tu esi kritis, tad tu celies augšā un te evanģelizēt. Lai tavs acis nav vērsts uz tevi, tavs acis ir vērsts uz āru, uz cilvēkiem, uz Dievu. Saprot, tas nav par mani, bet es vienkārši, Dievs man ir devis glābšanu un es gribu dalīties ar to. Jā, es esmu kritis, bet es cīnos, es turpinu cīnīties, es nepalikšu tajā vietā un es eju uz priekšu. Un es varu teikt tev, arī tu man klausies, arī kas no jums klausās un arī kādas būtu tās lietas, ar ko jūs cīnīties vai ejat cauri, uzvara ir iespējama, bet tā būs iespējama tikai tad, ja tu nepadosies. Ja tu turpinās to cīnīties un turpinās iet uz priekšu un rāda sev tādu vidi, strādā pie tā, celies augšā, nepadodies, un tu varēsi redzēt uzvaru. Un ja es varēju iziet cauri, es varēju redzēt kādas uzvaras savā dzīvē, es ticu, ka katrs, kurš klausās, viņam ir iespēja piedzīvot Dieva atbrīvojošu spēku. Un draudzēs ir dažādi resursi un veidi, kā palīdzēt. Dažādas programmas, dažādās draudzēs ir dažādas lietas. Reizēm vajadzīga ir atbrīvošana, reizēm vajadzīga ir kaut kādu lietu sakārtošana, reizēm vajadzīga ir padomdošana, reizēm vajadzīgs mentorings, reizēm vajadzīgs ir vienkārši atskaitīšanās kāds, kas ir blakām. Reizēm vajag padzīt kādus garus un pagātnes un paauģu lietas, kas ir nāk mums līdzi. Draudzē ir resursi, kā to palīdzēt. Atrod, lai tev ir draudze, kurā tu tiešām tādām lietām tic un lai tu var celties un piedzīvot brīvību, jo tas ir iespējams. Tā kā aizlūkšu un ticēsim par to. Debes Tēvs, es pateicos par katru, kas man šodienā klausās un dzird šos vārdus, un es lūdzu Tavs Svētais Gars, kad pat cauri visiem šiem, caur digitālā veidā, caur internetu, bet Tēvs, es zinu, ka Tu neesi ne laikā, ne telpā ierobežots. Es lūdzu Tavu Tēvs, ka Tu nāc un aizskar cilvēku dzīves. Tas, kurš ir piekusis cīnīties, kurš ir padevies, kurš ir nolaidis rokas. Es lūdzu Tēvs, ka Tu uzjundi sirdi no jauna. Uzjundi Tēvs to vēlmi dzīvot šīs svētu dzīvi, būt svētumā. Es lūdzu Tēvs par katru, kurš cīnās un iet cauri grūtībām. Es lūdzu Tavs Svētais Gars, ka Tu viņus ieved tādā mierā, drošā vidē, kur viņiem var būt atbalsts un palīdzība, lai viņi varētu uzvarēt, lai viņi varētu izcīnīt uzvaru un nepadotos lūdzu Jēzus vārdā. Es lūdzu Tēvs par katru, kuram liekas, ka viss jau ir labi un tagad ir laba tāda vieta. Es lūdzu Tēvs par tādu jaunu deksmi, dzīties vairāk pēc Tevis, meklēt Tev vairāk. Un es lūdzu Tēvs, kad neviens nepadodas pusceļā, bet ka mēs visi meklējam vairāk Tevi, ka mēs meklējam, dzernamies pēc Tevis un ejam no spožuma uz spožumu. Jēzus vārdā. Amen. Amen. No spožuma uz spožumu. Un paldies Tev. Man liekas, ka Dievs tevi ir radījis. Dievs radījis katru mūsu savā līdzībā. Dievs radījis tevi, Kristap, ar reāli viņa šķautnī iedrošināt
un dot cerību nepadoties, un riktīgi tas ir tā parasti, kad tu sludini vai nu History Makers konferencēs, un tad tur ir tāds iedrošinājums un tāda cerība un stiprinājums un otrā cīņa, un ir tik svētīgi. Paldies tev liels par šo sarunu, un es ticu, ka šis vārds darbosies spēcīgi caur visiem telefoniem un datoriem, un lai ir sētīts šis vārds un ir auglīgs. Svētības visiem! Tu klausījies raidierakstu Sirds draudzenes. Tu vari atbalstīt šo kalpošanu ziedojot, kā arī publicējot savu saturu Sirds draudzeņu sociālajās platformās.